Es katru dienu eju uz treniņiem, ļoti daudz ieguldu tur tādu enerģiju un darbu. Šī ir 4. reize, kad es startēšu sacensībās pēc boksa noteikumiem. Šoreiz tas pat nebūs rings, tas būs cage, tas ir būris, un viņš ir lielāks, un tāpēc, nu tā. Bet sajūtas ir patīkams satraukums, tas ir interesanti. Igors Trošins, Dmitrijs Krupēģis un Igors Trošins jau dodas uz svariem. Es aizgāju uz Latvijas čempionātu boksā nākamajā dienā, man liekas, pat jau. Un es skatos finālus 86 kg, un viens no tiem ir mans pretinieks. Pa lielam visu, ko es zinu, viņam ir sudraba medaļa 86 kg Latvijas čempionāts šogad. Tā kā man ir labs pretinieks. Nu, svarā esmu iekļaujušies abi, tā kā rītdien cīņa notiek. Treniņu vairāk nav paredzēta, tāpēc arī nekā trauma nebūs. Tiekās rīt. Nu, jāatlaiž viss un vienkārši jāļauj rokām lidot un viss. Un tur nedrīkst iespringt un satraukties, bet spiediens ir liels un ar katru nākamo notikumu izskatās, ka man viņš tāds lielāks, jo Boksa akadēmijā tur nebija tik daudz skatītāju, bet tur bija televīzijas šovs. Tagad būs varbūt vienkāršāk tai ziņā, bet tur būs daudz cilvēku, visi bļaus noteikti, un tas vēl pie tam nav rings, man rings ļoti patīk. Mēs esam atnākuši apstīties gada svarīgāko cīņu. Būs labi. Es katru dienu eju uz treniņiem, ļoti daudz ieguldu tur tādu enerģiju un darbu, un varētu domāt, ka es varētu izbeigties kaut kad. Jo nu, tā tomēr ir slodze arī visur citur uz ķermeni, un tad ķermenim jābūt spēcīgam. Es mēģinu uz to norakstīt, ka es tērēju daudz laika treniņos, man ir žēl. Es sev mēģinu iestāstīt, ka to vajag, jo tādā veidā es tad arī īstenībā investēju savā biznesā, savā ģimenē, savā dzīvē ilgtermiņā. Sportisti, gatavojamies! Būsim gatavi! Začņem šas parādu! Jūtos labi, pagaidām visu kontrolēju. Es nezinu, kā izstāsts esmu satrauc. Kas tur notiek? Kipišs kaut kāds. Tieši pirms cīņas kipišs. Vienmēr vajag. Tas, ko vajag. Ir kādam dušželēji? Treneris ir bijis visu laiku boksā, viņam ir ļoti labi izaudzināti čempioni, un viņš ir nozarē atzīts. Un kā viņš ir ar pieredzi, tā viņš ir ar zināšanām un mūsdienīgām zināšanām, un viņam apkārt ir zinoši cilvēki, un zāle ir tāda. Nu, tāpēc es raksturotu vairāk to treniņu pieeju tādu gudra pieeju. Gudrs treneris. Cilvēki kā bokseri? Dzīves stils. Viens brauc ar moci, otrs nodarbojas ar basketbolu. Es, piemēram, nodarbojos ar tenisu, a viņš boksējas. Tai brīdī, kad tev jau smērē seju, un tu jau esi saģērbs, un tavu cimdi jau ir uzvilkti, un skan tur muzons, un tu ej ārā, un tad ir tumsa, un tad pēkšņi spilgta gaisma, un cilvēki, un rings, tu izēji viņā, viņš ir balts. Nu, ir tāds intensīvs satraukums, jā, nu, kuru var just.
treneris ļoti daudzi mainījis visu laiku kaut ko manā stilā, viņš visu laiku ir sekojis līdzi, bet es jau arī neesmu nekāds baigais talants, tāpēc man ļoti daudz jāstrādā, un treneris arī ir teicis, ka man viss nāk caur darbu, man nav talanta. Ja par cilvēkiem tuvākiem, tad lielai daļai patīk. Māmas satraucās, tētim patīk. Bērni zina, bet bērniem baigi es tā nesaku, kā tur rīt vai kaut kas tāds un tiešraidē vai vest līdzi skatīties. Nē. Tu nevari funkcionēt, ja tu pirms tam neesi daudz strādājis. Tev jābūt ātram, tev citreiz jābūt mierīgam, tev jāpielāgojas. Viss ir atkarīgs no tevis. Visi šie vārdi, tas viss ir viens uz viens, kā dzīvē tā boksā. Tas ir 1 pret 1. Tāpēc man ļoti patīk boks. Un boksa cīņā uzvaru izcīnā ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu sarkanais stūris Dmitrijs Krupeņins. Es sen jau gribēju cīnīties tukumā, tad traumas, tad citi ārēji apstākļi, tev to lietas darīt un beidzot aizvadīja lielisku cīņu. Ko tu vari pateikt gan par savu pretinieku, gan vispār kā ir no šova jau iekāpt diezgan profesionāla līmenī ar Latvijas čempionu boksēt? Vārds tev. Paldies visiem, kas mani atbalstīja. Iznākums cerēju sagaidīju savādāk, bet es neatveislošos. Es jau 2 gadi gribēju iziet kaut kur pa celās un vēl kaut kas. Paldies visiem, kas tā atbalsta, un es gribu pateikt, nekas nenotiek tāpat viens. Šīs un vēl citi liela dzīvē notikumi mums. Trenerim paldies Viktoram un Alkožim labākais žims. Tribus for life, mūsu biznes. Un vislielākais paldies manai ģimenei, manai sievai, es tev mīlu, jo mums viss izdosies. Paldies visiem, kas palīdz mums likt šo puzli kopā. Lai visiem izdevies vakars. Paldies! Igors Trošins, dāmas un kungi! Lielisko cīņu, paldies par lieliskiem vārdiem un turpinām ar profesionālo Tas viss ir tie mazi puzles gabaliņi, bet es jau zinu, kāda ir puzle. Es jau zinu visu puzli. Un tāpēc visas lietas, kas notiek manā dzīvē, visas šīs ķipa nereālās lietas ir tikai mazi puzles gabaliņi no vienas lielas krāsainas puzles, kur es jau zinu. Tāpēc tas ir diezgan, un varbūt viņa mainās visu laiku, bet nosaukums nē, un tas ir tas interesantākais. Varbūt ne viss notiek pēc plāna, bet mērķis ir, un viņš ir viens liels, un visi šie mazie notikumi, viņi veido to lielo mērķi, uz kuru mēs pārliecinoši virzamies.